Sveiki, jaunieši mājā! Sāksim. Šeit jaunieši atnāk un pierakstās. Nekas personisks dati te nav, ja? Lielākoties jaunieši šeit uzturās šajā telpā, jo viņi atpūšās, pilda mājas darbus un vienkārši piedalās jauniešu padomē. Kā arī jaunieši vienkārši atnāk savā brīvajā laikā un spēlē galda spēles, kuras mums ir ļoti daudz. Bet iesim uz manu un citu jauniešu mīļāko vietu. Virtuve. Virtuve, kur mēs taisam ēst un visgaršīgākā kafija tikai jauniešu mājā. Mums ir čainiks, mums ir leduskaps, mums ir viss, ko vajag. Viss, kas mums nav, es tieši tu. Tagad iesim uz mūsu mīļāko vietu. Ir šeit. Šeit mēs fotografējamies, filmējam TikToks un atpūšamies. Kaut mums nevajag tualeti. Šeit ir mūsu mīļās darbinieces. Tu zini, kā mūsu Antonijos rāda? Vislielākā satiksme notiek šajā telpā. Protams, mums ir ļoti brīnišķīgi mūzikas telpas vadītāji, Anda, kur tu vari pierakstīties un iet izbaudīt mūzikas telpu. Ejam. Mums arī pufi. Šeit jūs redzat kalendāru, kur jūs pie Andas pierakstāties, un jūs uzrakstīs, kuras dienas ir tieši jums vajadzīgas, kur jūs varat izbaudīt mīļāko mūziku. Un var arī uzspēlēt šo smuko lietiņu. Pingpongu. Šī ir mūzikas telpa. Sveiki! Šī ir mūzikas telpa, kur ne tikai, ja tu neproti spēlēt, tu vienkārši var atnākt, izbaudīt šo brīnišķīgo telpu, tāpēc pieraksties pie Andas. Šeit ir noliktava. Un, protams, mums ir siena, kur ir visi kontakti, gan jauniešu mājas darbinieki. Mums arī ir pašaizsardzības mācības, itāļu valoda, mūzikas, kur tu vari spēlēt ģitāru spēles. Šī ir mūsu mīļā itāļu skolotāja. Man jau līgums ir sagatavots, gaidu tevi, kur tavs paraksts. Šeit jūs redzat visus kontaktus. Nāc, un mēs tev gaidīsim. Pieseko.